pavasara sākumā mūsu ciems veidoja aktivitāti, jo mēs mēs nevis uzsākām, bet turpinājām mūsu ciemu vēstures izpēti, jo mūsu iedzīvotāji jau ar to ir diezgan ilgstoši uzkrājuši un darījuši, un sapratām, lai vispār varētu kaut ko aizsargāt, ar to visu ir jāiepazīstās. Un tad mums bija pirmā tikšanās gan ar pašvaldības cilvēkiem, būvvaldī, gan arī mantojuma pārvalde bija ciemā uzaicinājusi, un arī Gunta Abaja, un to mēs tā kā mēģinājām vērst, ka šīs diskusijas un izpētes un sarunas ir vajadzīgas. Un šai sakarā es iepazinos ar Natāliņu Tausku, kas ir mācības spēks Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā. Un viena no viņas studentēm izstrādā savu maģistra darbu arī Lībiešu krastā. Tā kā tas kaut kādā, es pieļauju, nākamajā gadā varbūt publiski arī būs redzams, jo viņi arī gan par attīstību, gan par vērtībām, gan daudzām lietām, ko mēs te runājam, viņi veido savu darbu. Un tā kā šie darbi vasarā tika saistīti vairākos krustpunktos, tad vienkārši sanāca tā, ka tad, kad Gunta Abaja runāja par šo, tad tie kontakti sanāca, un es esmu tiesīgi nolasīt šo prezentāciju. Piedodiet, ja kaut kas nebūs korekti, ja? Tā kā lasiet līdz tekstu, jo tas nav mans temats. Tādā tiešā veidā. Tātad, kas visā krastā ir vienojošais? Tā ir ainaviski vērtīgā teritorija. Un pašos pamatos tas ir instruments, kas veido aizsardzību, plānošanu un pārvaldību, un tas tagad visos normatīvos tiek sauc par TIN 5 teritoriju, kas ir šīs ainaviski vērtīgās teritorijas. Tas ir saistībā ministrs kabineta noteikumiem, tad viss ir pamatots, un tas tiek veikts un izpētīts un iekļauts abūs normatīvos. Tur es nezinu, cik tālu šobrīd ir pašvaldība ar šo ainavas vērtību izpēti un tālāko darbību, bet principā tā ir tendence un prasības, kas ir visā Latvijā, jo visa Latvija ir viena tā ainavu kopums, kur atsevišķi katrā teritorijā tas risinās savos etapos. Un tātad tur ir svarīgi plānā tas, ka tur tiek visas šīs atsevišķās, Gunta minēja jau vairākas lietas, viņas visas tiek noteiktas dažādos normatīvos un kopējās sakarībās. Ir tātad īpaši vērtīgās ainavu telpas, galvenās vērtības, ainavu struktūras, raksturiskie elementi, publiski pieejamie skatu punkti un perspektīvas, ainaviskie ceļi, kultūra vēsturiskās vērtības un tā informācija, ainavas un tās vienību kvalitātes mērķi un arī kopšanas, uzturēšanas un visi šie tālākie, kas ir savukārt visi balstīti ministra kabineta noteikumos. Ainaviski vērtīgā teritorija ir definīcija, un savukārt visi šie normatīvi kopumā, ja viņi tiek izstrādāti un ieplānoti, dod iespējas tālākiem projektiem piesaistot dažādas naudas resursus, gan mūsu valsts mērogā, gan arī no Eiropas Savienības fondiem, un tur ir daudz dažādu apakšpozīcijas, kas ir saistītas šajā visā. Un šajās definīcijās ir, protams, būtiski šis mērķis, kas iekļauj visus minētos punktus, un ļoti būtisks, kas ir arī, kad mēs skatījāmies dažādus normatīvus kopā ar studentiem un tā kā vadmotīvus, ir tas, ka šobrīd visās šīs pārvaldes sarunās ar iedzīvotājiem un tā tālāk ir ļoti svarīgi cilvēku identitātes piesaiste vietai un arī iesaiste pašu kopienu, iesaiste visu šo normatīvu kustināšanā, un tas arī ir šī te sarunas, varbūt kaut kāds tas nozīmīgais, kur jāuzsāk šīs sarunas, tāpēc, kad ne visi, tā teikt, tie, kas darbojās ar likumiem un šīm te dažādām lietām, var izprast konkrētās vides identitāti, un te jau šodien minēja, ka mēs esam ļoti nomaļa Latvijas daļa. Tāla no centriem, laikam tā labāk būtu teikt. Te savukārt ir uzskaitīts tās būtiskās lietas ainaviski vērtīgo teritoriju definīcijā, kas ir mērķis novada attīstības kontekstā, jo tas, protams, viss veido visu kopīgo skatu uz visu novadu, un šī gadījumā, ja mēs izceņam to Lībiešu krasta teritoriju, jo zem tās TIN 5 teritorijas slēpjās šī unikālā teritorija vērtība, kas ir aizsardzības mantojums un mērķis,
Savukārt, tas, kas attiecās uz īpašo teritoriju, kas veicina novada atpazīstamību, kas var kalpot kā zīmols, tas ir arī zem tā slēpjās šis attīstības stimuls caur to. Un teritorijas, kas ir svarīgas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Un te ir sociālais ainavas aspekts, kur savukārt saskarās gan tie, kas ir viesi un ir turisma sadaļa, gan arī vienkārši tie, kas dzīvo un ir saistē ar to visu, kas atrodas teritorijā. Attiecīgi tanī TIN 5 formulējumā Natālija uzsvēra, kad ir ļoti svarīgi šīs 4, viņi sauc par āboliņu ziedlapiņām, un ir šīs 4 būtiskās sastāvdaļas, kuras vienmēr pētot šo un izstrādājot šīs tos noteikumus un to vērtīgo teritoriju pētot, ir šīs kultūras un vēstures vērtības, bioloģiskā daudzveidība un dabas vērtības, vizuālā estētiskās vērtības, nozīmīgs zaļās infrastruktūras elements. Un katrā teritorijā, novados, tas ļoti var būt atšķirīgs. Starp ciemiem, piemēram, ja mēs ņemam mūsu teritoriju, vienā ciemā vairāk ir, no šīm katrām viņas visas tiek skatītas, bet tas nenozīmē, ka tas ir pilnīgi visur, pilnīgi vienādi. Un caur šo, kad tiek sagatavots ainavas kvalitātes mērķi un tālākās rekomendācijas pašvaldībai un apsaimniekošanai, tur tas tiek ņemts vērā. Šis slaids, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem, jo arī visas vasaras izpētes darbā un sarunās visvairāk nācās saskarties gan lasot, gan runājot ar cilvēkiem un to, ka bieži vien ikdienā mēs, mums ciematā, piemēram, bija tāda saruna par to, ka mums neko nevajag. Mums viss ir. Viss ir, mums neko nevajag. Neko neaiztiekiet, šādi atstājiet. Bet te ir tā pretruna, ka mēs uzskatām, ka tas tā paliks. Ja mēs nesargāsim, tad tas tā nepaliks, un tas mainās ļoti ātri. Un tas ir tas, ko mums gan piekrastes teritorijā, gan visas valsts mērogos ir stipri jāskatās, jo ainava mainās nenormāli ātri. 2 kokus pazaudē, vēl kaut kas pazaudē, visa ainava ir izmainījusies, un kaut kādas miedarbības un kaut kādas detaļas uzreiz mainās savādāk. Šajā ir tas parādīts, ka ainavas robežas nav administratīvās robežas. Un tas ir tas, ko arī Gunta rādīja pirms tam šo dažādo robežu izkārtojumu ciemos, ja ar to sāk iepazīties, ir dažādi jautājumi, kāpēc tās vienas robežas ir tur, kāpēc tās otras ir tur un tā tālāk, bet ainava kopumā sastāv no visām šīm daudzajām robežām, kas te ir ļoti konkrēti minētas. Un savukārt tur apakšā var redzēt ir kognitīvās uztveres ainavas robežas, kas ir tā kā vidēji aritmētiskā cilvēka uztveres robežas, kā viņš redz to savu ainavu, ko viņš tanī ietver un ko viņš uzskata par vērtību. Bet šis dokuments, kas tiek izstrādāts un kas tiek salikts kopā, ietver visus šos punktus un ilgtermiņā tas ir ļoti svarīgi, lai visi šie punkti būtu caurskatīti, jo tas rada pamatnostādnes gan tam, kas tiek aizsargāts, gan arī tas, kā mēs veidojam attīstību un caur kādām lietām mēs pieļaujam šīs izmaiņas. Te ir paraugs, jo Natālija Ņitauska šobrīd strādā ar grupu pie šo teritoriju izstrādes Valmieras rajonā, un tas bija saskaņots, ka šo var parādīt. Un te savukārt var arī redzēt konkrēti, ka tas ir viss Valmieras novads, un tur ir šīs TIN 5 teritorijas ar sarkanu atzīmētu, tad ir nacionālās nozīmes ainavas, un viņas nevienmēr sakrīt. Tas nozīmē, ka viņas tiek izskatītas katrā tanī novadā atsevišķi, un zem katra tā tiek atsevišķi arī veidoti visi normatīvi, kas ir iekļauti tā novada būvnormatīvos un plānošanas dokumentos attiecīgi. Un te ir minēts visas tās lietas, kas attiecās, kur savukārt, tur, es nezinu, cik tur var redzēt, bet tur katrā ziņā to visu var izsekot, ka viņas tur arī pilsētas, kā viņas atšķirās, un ciemata teritorijas pret tiem pārējām teritorijām. Faktiski tas ir līdzīgi karta, ko rādīja Gunta Abai, kur arī nebūtu tas nesakrīt, un tad attiecīgi katrā vietā tur ir atsevišķās atkāpes no normatīviem.
Te ir šobrīd ainavisti, kas strādā ar ainavu valsts plānojumā un tādās līmeņos norādījuši šo digitālo ainavu Atlantu, kurā tiek iekļautas jau vairākas lietas, bet viņš, es saprotu, ir vēl darbībā, bet konkrēti šeit ir 2 punkti, kas ir ar linkiem norādīti, kuri ir par šo piekrasti atzīmēti, kas slēpjās zem Slīteres purva ainava, tanī lielajā un areālu, kas ir Ovīšu Lielierbes kāpu ainava, bet zem tiem apakšā ir arī, tur ar sīkāku apakšā ir arī visi ciemati, kultūrvēsturiskā ainava un neatņemama sastāvdaļa ir arī ceļi un ceļu sistēmas, kas ir ļoti būtiski, jo arī šodien no rīta pieminot to sarunu, kas bija Košragā, un arī tanī mūsu pētījumā, kad ceļu sistēma šajā krastā ir nenormāli, dziļa, sena un pilnīgi neatraujama no ainavas, jo viss tā komunikācija ir bijusi stipri minimalizēta sākotnējā tanī attīstības posmā. Te ir piemēri no attiecīgi Kuldīgas novada, Ādažu novada, kur jau ir veikti šie te ainavu tematiskie plānojumi, jau ir izstrādāti un ieviesti darbā. Un Valmieras novadā notiek viņš procesā, un arī Jākapils Meža parka, Radžu ūdenskrātuves robeža. Katrā ziņā tur ir vesela uzskaita visiem tiem, kam interesētu, visi šie linki ir pieejami, kur var redzēt, kādas lietas savstarpēji ir sakārtotas un kādos veidos viņas ir plānotas, un tie ir reāli instrumenti, kas tālāk, kā jau es teicu, palīdz arī tai vides attīstībai un iesaistē gan no sabiedrības puses, gan no pašvaldības. Tā. Parādījās. Te studenti vienkārši pēc Natālijas iedeva šo mūsu pēdējā sarunā šo te krastu, kas likās būtiski parādīt, ka faktiski tanī izpētes, kas tikai apstiprina to visu, kas ir pirms tam salikts no Natālijas Ņitauskas, tas, kad šī visa daļa pie jūras krasta ir veidojusies aizvēsturēs, atvainojos, no tā, ka cilvēks ir ienācis dabā un ar dabu ļoti dziļās miedarbībās izveidojušies šie pirmās apmetnes un pēc tam ciemi, un viņi ir ļoti atšķirīgi, jo šis te piejūras reljefs, kas ir, te tagad tā nodalījums ir ar jauno asfaltēto ceļu, kurš ir tikai pagājušā gadsimta vidū kaut kā ir uzradies. Viņš vienkārši ir bijis ļoti atrauts no visas pārējās daļas, kas ir tas Dundagas rajons un arī kalns, kas ir bijis Zilo kalnu krauja, nav ļāvis tādas lielas darbības veikt. Tie ciemi ir ļoti tā uz iekšu vērsti starp vigām un kangariem veidojušies, un tāda cilvēku un dabas sinerģija vislabākajā izpausmē. To būtu labi kaut kā attīstīt un sargāt. Tās ir tās īpatnības. Paldies!